šis ir strateģisks projekts, piemēram, politiski tas ir pirmais savienojums ar Eiropas dzelzceļu. Tas nozīmē, ka mēs līdzīgi kā atkabinājamies no elektrotīkla Brel, ja tā mēs pievienojamies Eiropas. Tātad par šiem lēmumiem es gribētu dzirdēt. Gada laikā, ko es esmu bijis Rail Baltica padomē, ja, uz valdības galda ir vesela virkne nepieņemt lēmumu, kas vienkārši tiek pastumt uz priekšu, ja, un godīgi sakot, progresu es gandrīz gadu laikā nekādu neesmu redzējis. Kāds tad ir šis izlēmīgais lēmums, kurš ir nepieciešams, lai mēs varam virzīties uz to 33. 34. gadu? Šobrīd uz galda ir valdības lēmums, kurš, manuprāt, ir visumā bezatbildīgs. Tas skan apmēram, ka mēs šo projektu būvēsim no tikai pieejamiem līdzekļiem. Tādā vienkāršā valodā runājot, ko tas nozīmē Mums kontā ir 1000 eiro, un mēs būvējam māju par 300 000. Ja mēs kaut kur atradīsim vēl bišķī, tad pilksim vēl kādu ķieģeli klāt. Šajā situācijā, kad mums ir jādomā par to, kā efektīvi izdarīt lietas tagad, nevis kaut kad nākotnē daudz dārgāk un aizņemties tāpat par daudz lielāku naudu, mums ir jāizšķirās, kuru ceļu tad mēs ejam. Šie jautājumi ir diskutēti ilgi mēnešiem, ja, un nevienu lēmumu. Mēs jau strādājam tikai pie 45 km no šīs pamatrās būvprojektu risinājuma adaptācijas, esam nonākuši, ka ir iespēja samazināt par trešdaļu būvniecības izmaksas uz kilometru. Tā kā ir uzprojektēts, tā būvēt mums nevajadzētu. Mēs to nevaram atļauties. Glavs kungs teica, ka augusta beigās iepazīsies ar audita ziņojumu par to, kā tad pareizi visu darīt Rail Baltica projekta realizācijā, ko veic starptautisks konsultants Alvarez un Sančes, kur valstī netrūka apmēram 5 miljoni, lai samaksātu par šo konsultāciju, bet pārsimts tūkstoši priekš kvalitatīvu projektu sagatavošanas, vai pārsimts tūkstoši priekš tā, lai stiprinātu ieviesēju organizācijas EDL spēju pārņemt projektēšanas funkciju, ja, kas notika gada sākumā. Ja. Tie lūk neatradās. Iepriekšējā valdība ir ļoti strikta, ka mēs neko nesolam un neko nedodam. Vai šī valdība varētu būt elastīgāka šais jautājumos? Valsts var apņemties un noteikti kaut kādu līdzdarbības apjomu, bet tas, ko es arī iepriekš minēju, mums ir svarīgi saprast, kur tad mēs ir jānodefinē kabinetā, jāpieņem konkrēts, nevis konceptuāls lēmums un atbalsts pirmās kārtas, bet tad ir jāpieņem jau fināla lēmums par to, uz kurien mēs ejam. Jo mums beidzot ir jānosaka konkrēts rāmis, ko mēs būvējam, kā mēs būvējam, un tad, lai mēs varam ielikt kaut kādu ietvaru, bet tomēr mums ir beidzot ir jānosaka, kas ir tas, ko mēs gribam kā valsts redzēt mūsu Latvijas pozīcijā. Šobrīd ir tikai konceptuāls lēmums par pirmo kārtu. Valstī nāksies ieguldīt, un tie 85%, kas visu laiku tika solīti no Eiropas, to droši vien, ka nebūs. Šodien kompetence to minēt, un es domāju, ka arī ne rudenī, ne nākamā gada, es ceru, ka nākamā gada beigām mēs varēsim dabūt, jo mums jāsaprot, tiešām ir šis auditors ziņojums. Pirmkārt, gribās salīdzināt, kas ir šeit norādīts, jo tās pašas izmaksas par kilometru cenu, ka mēs gribam jānāk tiešām tas, ko mēs līdz galam būvēsim un cik maksās, teiksim, tas pats tilts Salaspilī, ja mēs ejam šo modeli, teiksim, mums jānoskaidro, un tad mēs varam noteikt to, kas mums ir jābūvē.